ārlieku ilegāns mēs neizceļamies. Jā. Vajag patrenēties vēl. Man paveicas, ka man ir sieva, tā kā tuvākais cilvēks no šejienes. Tāpēc viņa man ļoti daudz ko skaidro, un viņa man, principā, ievēr tajā sabiedrībā. Manam brālim, viņam sieva ir maskavieta, tāpēc, principā, viņi dzīvoja savā tajā mazajā sabiedrībā. Sabiedrība viņa tāda neliela. Un viņi runāja visu laiku krieviski. Strādāja viņš arī visu laiku ar krieviem, principā, ar tiem krievu runājušiem cilvēkiem. Un kaut kā tā viņam sagadījies, ka viņam nebija iespēja tiešām iemīlēties uz to Latviju. Kad mēs atbraucām uz šejieni, mēs sākām sevi īstenot. Un izskatās, ka mēs patiešām spēsim atvērt iecerēto brīnišķīgo studiju maziem bērniem. Mūzika palīdz viņu mazās bērnu personības attīstībā, un to vispār noteikti vajadzētu ieviest bērniem. Viņi nāk un sāk nodarboties ar muziku. Pēc tam viņi sāk mācīties valodas, pēc tam viņi sāk ceļot, un tās tad ir arī tās pamattēzes mūsu tā saucamajām ģimeņu ceļojumu klubām. Grišs tam devis jau nosaukumu – 3 ziloņi. Un tur mēs gribētu attīstīt šīs 3 lietas – valodas, mūziku un ceļojumus. Sāku ceļot, kad man bija 10 gadi. Un man vienmēr bija sajūta, ka tāda dzīve un tāda zeme, kuras jūtos labi, ir kaut kur tālu prom. Un laikam man tā sajūta nepamet arī šodien. Man šeit ir ļoti labi Latvija, man te viss patīk, bet es, vispār kopš ar to, ka es savas saknes jau vienu reizi tā kā nocirtu, tad laikam es esmu spējīgs to izdarīt atkal un atkal. Es esmu tāds tā kā bumbulis vairāk. Bet es šeit jūtos Latvijā, kā šeit ir mana ģimene. Ja? Kamēr es biju viens pats, tas ir citāk, bet tagad, kur es došos no saimniecības, ja? Kam es atstāšu to govi. Tāpēc šeit ir mana sieva, kur ir latviete, šeit ir mans bērns, kurš arī, viņš te ir dzimis, tā viņam dzimtene. Tāpēc man vajag, tas bija 2. slānis un 3. slānis, kā pēc 4 gadiem dzīvot Latvijā, man iestājas tāds zināmais nogurums. Kā 4. gada krīze, ja, ka laulība tur 1. gada krīze, 2. gada, 7. gada. Man ir tagad ceļ, ka man bišķiņ padaudz. Es parēdos tās latviešu, varbūt, nezinu, identitātes un kaut kāds garš. Un tagad man ir, tagad man vajag no jauna, laikam, kaut kā visu atklāt no jauna, dziļāk to Latviju. Ja, bet es to darīšu, tāpēc, ka man te ir ģimene un, laikam, tā ģimene būs lielāka un ceļot taču vienmēr var, jebkur. Ja, bet atgriezties es... Vienkārši neapstāsimies ceļot. Es esmu gatavs atgriezties Latvijā un te attīstīties tālāk.
Вот так. Вот так. Вот так. Я так понимаю, что Таня сказала, что я ничего не знаю, отказывается работать. Как худо-бедно что-то. А Алена уже чувствует себя взрослой девушкой. Да, и она одна требует что-то. Нет, нельзя. Так, что у нас там папа делает? Стоп! Вот это так, сейчас ты думаешь, я выше и не видишь, ну, это движется. Вот. Аккуратно. Марта, не забирай этот самый песок. Поднимай ноги, вот как цапли ходи. Вот так. Не спеши, Марта. Ты знаешь? Аккуратно, папа. Таллинг идет, смотрите. Tallings nāk, skatieties! Tallings nāk, urā! Bet varbūt tas nav nekāds Tallings. Nē, tas ir Это не cits. Таллинг. Tas ir tas Это kuģis, другой. kuru es Это корабль, neapkalpoju. который я не обслужил. В этом Šogad году viņa 90 90 кораблей kuģi войдет tādu в lielu Рижский ieies порт, Rīgas таких ostā больших. 90 sezonas за laikā. сезон. То есть это практически 3 Tas корабля ir в день. praktiski Да. 3 kuģi dienā, ja skaitām Ну, līdz septembrim. если считаю, сентябрь, да? Viņi domā pat celt otru piestātni Ķīpsalā. Вторую. Они решили скидать эту гору.